Šis video materiāls ir veltīts virtuālās realitātes jēdzienam. Kā šis jēdziens attīstījās, kādi ir galvenie etapi šī jēdziena attīstībā. Ja citiem vārdiem sakot, materiāls ir veltīts virtuālās realitātes ģenēzei. Jēdziens ir jauns jēdziens. Es savu mūžu lielāko daļu nodzīvoju bez šī jēdziena lietošanas. Tikai 90. gados es sapratu, ka ir radies jauns vārds, populārs vārds. Viņu sāka lietot arvien biežāk, un tagad, protams, ka ir skaidrība un arī savā dzīvē bez šī vārda vairs nespēju iztiktēt. Principā šis vārds pirmoreiz parādījās pasaulē 1969. gadā. 1969. gadā, kad sāka runāt, lietot šo vārdu virtuālā realitāte. Šo vārdu viens no pirmajiem lietoja Amerikas datormākslinieks Krīgera kungs, un tas notika 1969. gadā. Tālāk šī vārda popularitāte, šī vārda ģenēze ir saistīta ar publikāciju faktiski pēc 20 gadiem. 1989. gadā Amerikas slavenais laikraksts New York Times publicēja rakstu, kas ir mākslīgā realitāte. Mākslīgā realitāte. Tas notika 1989. gadā. Publikācija tiek uzskatīta joprojām par pagrieziena punktu šī jēdziena lietošanā masu sabiedrībā, masu apziņā. Ja citiem vārdiem sakot, kad šis jēdziens kļuva populārs visplašākajās cilvēku ļaužu aprindās. Un šo jēdzienu sāka lietot visi, kuriem gribējās un kuri varēja arī pat nesaprast, ko tas īsti nozīmē. Jēdziens ieguva masu popularitāti, tātad 80. gadu beigās. Virtuālās realitātes jēdziens principā no vienas puses it kā ir jauns jēdziens mūsu dzīvē, taču no otras puses pati parādība ir ļoti sena parādība. Jo šī parādība ir saistīta ar, virtuālās realitātes simbolisku esamību cilvēku dzīvē vienmēr. Jo cilvēka dzīvē vienmēr ir bijusi tāda dzīves daļa, kura faktiski tika simbolizētā veidā uztvērta, simbolizētā veidā viņa funkcionēja mūsu apziņā, viņa funkcionēja mūsu izziņā, mūsu dzīves, īstenībā mākslā funkcionēja, reliģijā funkcionēja. Reliģija, māksla faktiski bez virtuālās realitātes nekad nav pastāvējusi un arī principā nevar pastāvēt. Jo runa ir, protams, par tēlu pasauli, māksliniecisko tēlu pasauli, par dažādu, mitoloģisko, reliģisko konstrukciju pasauli, kuri pamatā faktiski ir virtuāli fenomeni. Viņi neeksistē reāli, viņi eksistē tikai mentālajā līmenī cilvēku apziņā. Terminoloģija šeit var būt visdažādākā. Tradicionālā terminoloģija, protams, ir mākslas terminoloģija, estētikas terminoloģija, kur visi tie pierastākie un visi tie aktuālākie vārdi ir, protams, mākslinieciskais tēls, māksliniechiskie, veidojumi, māksla vispāriem. Virtuālā realitāte ir tātad parādība, bez kuras cilvēks faktiski nekad nav eksistējis. Mūsdienās šī parādība iegūst jaunu tādu tehnoloģizētu skatījumu, jo šis jēdziens galvenokārt kopš 80. gadiem asociējas ar interneta vidu, ar elektronisko vidi, ar mēdījiem, elektroniskajiem mēdījiem. Un tādējādi varētu teikt, un daudziem rodas priekšstats, ka tas ir kaut kas jauns.
Taču faktiski arī interneta vidē nekas jauns principiāli nenotiek, jo interneta vidē tiek radīta, ja tā varētu teikt, sava mākslinieciskā pasaule, sava simboliski nosacītā pasaule, kura arī eksistē tikai mūsu apziņā. Nu, interneta vidē viņa eksistē arī reāli, tāpatās kā mākslā. Interneta vidē glezno aizstāja, teiksim, vai romānu aizstāja ekrāns un viss tas, kas notiek attiecīgajās programmās, spēlēs, īpaši spēlēs, jo šī jēdziena attīstība lielā mērā ir saistīta pirmkārt ar datormākslas attīstību jau kopš 20. gadsimta vidus, no 60. gadiem. Un pēc tam nākamais etaps ir, protams, šī jēdziena ģenēze saistīts ar spēlēm, ar dažādu, kā teikt, spēļu veidošanu, kuras attīstās joprojām un ir spēles un šī interneta daļa, šis interneta segments joprojām ļoti pamatīgi attīstās. Teiksim, man nesen mans dēls, kuram jau ir pāri 20, stāstīja, ka ir radīta ļoti jauna spēle, kuru viņš arī lietoja jau, kā teikt, nopietnas cilvēks faktiski savos gados. Un virtuālā vide, virtuālās vides iespējas, protams, ir ļoti grandiozas. Tāpatās kā mākslas iespējas, reliģijas iespējas ir ļoti grandiozas. Tāpatās arī virtuālās vides iespējas ir ļoti grandiozas, un šeit visas tehnoloģiskās iespējas noteikti šodien netuvu nav izsmeltas. Nākamajā video sižetā mēs runāsim atsevišķi par virtuālās realitātes tehnoloģijām. Paldies!